mums ir patiesa prieks, ka meistars ir kopā ar mums, ka viņš redz un jūt, kā tas bibliokuģis peld. Un man liekas, ka bibliokuģim ir diezgan dziļa iegrime. Un varētu teikt, vajag tādu spēcīgu, gruntīgu kuģu ceļu. Kā vispār mēs varam patīk šitā mūsu ideja par to bibliokuģi? Nu, dikti patīk. Nu, dikti, tāpēc, ka mums Latvijā trūkst tagad, sāpīgi trūkst valstiskuma apziņa cilvēkos. Un tā daudzos sīkumos izpaužās. Un kas tad vairāk to var stiprināt kā tas, ka mēs esam svarīga valsts, ka mēs esam jūras valsts, ka mums izēja pasties te pati, uz visu pasauli man atvērta. To, ko teica mūsu tēvi, Ulmanis, Krišāns Valdemārs, citi tāpat. Tas ir stiprina to apziņu valstiskumu prieku, ka tu esi Latvijas. Nu, tas ir tas galvenais. Tikko atbrauc šeit, nu tad tu izjūti, tu nekas, bet te tu jūti, ka tu esi Latvijas. Kas izpaužas Ainaža jūras skolā, kas man ārkārtīgi aizkustina, kas redzu tos zemnieku skulptūras kokos. Aizkustina tas, ka viņi izaudzēja kartupelīšu, veda uz Pēterburgā laiviņu un par to naudiņu dibināja jūras skolu. Kur ne kungi, nekas, ne baroni, ne zemnieki darināja to jūras valsti un savu valsti. Un tā ideja arī tur radās, man liekas, daudz agrāk. Un arī jūrnieki bija tie, kas šo ideju nesē. Tā kā tiešām taisnība, ja tāda pamatīgi tā iegrim tam kuģim ir vēsturē, ne jau tikai tagad, ne šodienā. Jā, un ne jau tikai raugoties uz Botsvanu, kurām arī vajag tādu stingrāku soku, kur piesēst. Jā, mēs tagad esam Rojā, un šeit ir tāda starptautiska lieta, tie burāšanas regati. Mēs te esam tikai pusstundu, bet mēs jau sastapām ļoti daudz laipnu cilvēku. Pašu rojinieks. Mēs sastapām brīnišķīgas kundzes, kas gatavo vāra īstu vietējā stila zupu. Jā. Mēs sastapām maskaviešus, mēs sastapām no Sanktpēterburgas. Cilvēki priecājas par Latviju. Viņi priecājas, bet bieži vien apkārt mēs paši dzirdam gaužamies. Vai biežāk mums pašiem nevajag priecāties par savu zemi? Redziet, kas paliek gaužās tie, kas neko nedara. Un tie, kas dara, kas strādā, tie aizņem, tie nav laika gausties. Un ja paņem klusumā, tik tādā, atliek vienam kaut ko vaimanāt. Tu dzirdēsi to. Apkārt tur varbūt tev lauki, kur cilvēki strādā. Tiem nav laika. Nevajag klausīties tos, kas gaužās. Ja mēs tagad pārliecināmies tiešām, kā pārvērtusies. Es te neesmu sen bijis. Es te filmēju. Tas jau bija sen. Vālūzī tas bija, 71. gads, 45 gadi. Viņš 45 gadiem. Nē, kāda nozīme, jā. Un līdz nepazīšanai pārvērties. Latvija, ka es mēs viens kurortu zeme vienīgi, cik sakoptas skaisti. Tā kā tas nevajag klausīties tos. Vaimanās un nepievērs uzmanību viņam. Viss. Man liekas, tie jūrnieki, kas iet, tie neklausās, ko tur vaimanā, varbūt pat sievas vaimanā, nē, paliec, nē, jūrā, kā Laša kundze, nē, jūrā, briesmas draud, atceries. Zvejnieki neklausās, brauca jūrā, viss. Tā arī dzīvē vajag, neklausies, ko tur vaimanā. Tas jau, protams, ka tas bija Vilijs Lācis, kas, protams, zvejnieka dēls, es to pirmajā pa to. Un starp citu, tā bija pirmā grāmata, ko es izrāvu, pirmā biezākā grāmata, pareizi. Cik jauks jautājums, tas nekas, ka Vilijs Lācis, tam nozīmē, tā jau grāmata pieder tautai, tad laikā arī Lācis bija cits, jo tādas lietas tā kļūst pa garamantum, nemaz nav, kā saka, par skādi lasīt arī šodien, kā pašu pirmo. Ko es izlasīju. Tālāk jau nāk vesels rindas stāsts, tad nāk ir Jūras vilks, tad nāk ir Džeks Londons un Stevensona. Tas ir pa tālām jūrām, pa ceļām pirātiem. Tā tālāk Staņikovičs, Krievu rakstnieks. Tā grūti uzreiz atcerēties, bet mums te pirmie. Tagad Lapsa Jānis izdevusi ļoti labu grāmatu. Starp citu lielās dzīves noteikti izlasīt. Zigmunds Kuiņa, lielās dzīves ārkārtīgi labs. Ko man lielās dzīves atvēra. Zelta vārdi nekad nebija padoms, ko Zigmunds Kuiņš tieši par jūru un cilvēku, ka tur tas vīrs, kas jūrēt, viņš juta
ka starp jūru un viņu ir kaut kas ļoti intīms, kas citi nedrīkst zināt, kaut kas ļoti personīgs. Un tas katra jūrnieka dzīve arī ir. Tāpēc tas ir velk uz krastu pie sievas. Paiet laiks, bet tā jūra velk vairāk atpakaļ. Te ir tā intīmā dzīves puse, ko zina jūrnieki īstie. Un tas labi tais, ko viņa lielā zivs tā stāstā. To nu palasiet.